Jā, ilgi domāju, likt šo video vai nelikt, jo video kvalitāte ir diezgan čābīgā līmenī, teiksim tā, jā. Es tur pats sačakarējos, jo video tika taisīts pirmkārt, ārpus telpām, tā kā saule diezgan ietekmē visu pasākumu. Video tika taisīts arī dažādās dienās, dažādos laikas brīžos, tā kā ir saule, tad nav saules, tad ir ēnas visādas, jā, bet, beigās izdomāju, ka šo te video tomēr ielikšu, jo, varbūt kāds cilvēks paņems kaut kādu pievienoto vērtību no šīs te visas informācijas, ko es tagad jums iedošu šā te video laikā. Tā kā, jā, ja būšu priecīgs, ja kaut vienam cilvēkam kaut kas noderēs no šī te visa. Un, jā, sorry par kvalitāti, bet, neko darīt, diemžēl. Kā ir, tā ir. Tā kā, jā, laižam uz priekšu un skatāmies. Discovery 3 brīvdabas remonts mums būs tāds, teiksim tā, diezgan nopietnas brīvdabas remonts. Plānos tad, kas mums ir? Plānos mums ir ņemt nost ieplūdes kolektorus, kreiso labo kolektoru, ņemt ārā sprauslas un vēl pie reizes samainīt kvēlsveces. Kā arī eļas dzēsētājam, filtrmājā, ja, sauciet kā gribat, samainīt blīvi zem viņas. Tas attiecīgi, kamēr kolektoru nost, to var viegli izdarīt. Jā, šis te būs diezgan sarežģīts remonts, augsta riska remonts, jo Discovery 3 pirmkārt ir problēmas, ka mēdz sprauslas, varbūt ne tik ļoti, bet kvēlsveces viņas mēdz iekoksēties un tad viņas vienkārši lūst nost. Tā ir viena lieta, jā, un es nezinu, kādā stāvoklī sprauslas ir. Mēģināšu arī viņas dabūt ārā, redzēsim, kā man ies. Principā, jā, šis tāds salīdzinoši sarežģīts darbs, jo piekļuve ir visai interesanta, īpaši šīm te aizmugurējām sprauslām, jā, kas atrodas aizmugurē. Viņām ir pagrūti klāt tikt, jā, pie reizes, ko mēs darīsim, arī sakārtosim visus šos te vadus, jā. Te ir vienkārši briesmīgi tie vadi izskatās, jā, viss bardaks pilnīgākais, jā. Visi klipši atlausti, izolācijas nost, tad pie reizes mēģināsim šos te sakārtot šos te vadus, un pie reizes arī paskatīsimies, kas notiek ar ieplūdes kolektoru. Vai viņš nav aizkoksējies, ja būs, tad veiksim ieplūdes kolektoru tīrīšanu. Tas varbūt būs atsevišķs video parādīt, kā to var izdarīt, lētākais un vienkāršākais veids. Jā, labi, tad jau sākam un tad pa soļiem pastāstīšu, kas un kā ar šo te automašīnu, kā var to visu izdarīt, ko es tikko teicu. Tad sākam. Pirmais, ar ko sākam, jāaplasa visi plastmasi. Šitie te plasmas 1, gaisa filtra kaste. Šīs plasmas, difuzora plasmas, šī te kaste. Tad tur visādi plasmas riņķī. Jāizņem baterija un tad mums parādīsies nedaudz labāk piekļuvu šim te skaistajam motoram. Tā, plastmasi ir aplasīti, jau bišķi labāks skats uz dzīvi. Motoram kaut kur jau var piekļūt. Tā, tālāk ņemam nost visko muftu, ņemam nost ieplūdes cauruli, šo te ieplūdes traktu ņemam nost. Un ko vēl ņemam nost, šeit tāds apakšā difuzors, tad plasmasiņu to arī ņemam ārā. Un tad jau varēsim pamazām sākt jau kabināt nost visādus devējus, pravodku ņemt nost un ķerties klāt pie ieplūdes kolektoriem un sprauslām. Starp citu, jā, visko muftā ir kreisā vītne, tā kā skrūvējam vaļā uz nepareizo pusi, teiksim tā, jā, un šeit tāds štepselīts jāatvino arī, ja, pirms mēs viņu ņemam ārā. Tālūk, ja, ņemam vērā to, ka visko muftā ir kreisā vītne. Tā, difuzors ir nost, ja, visko mufta nost,
ieplūdus šis te trakts troņiks nost. EGR trubiņas ir nost, te pavisam vienkārši viņam klāt var piekļūt. Jā, te var redzēt, kur EGR trubiņa stāvējusi ir abās pusēs. Abās pusēs vienāds stāsts. Viena, redziet, kur otra. Tagad, kas mums ko atliek darīt, šeit ir tāda antifrīza caurula. Viņi savieno EGR savā starpā zasētājs. Šī te antifrīza caurula mums jānoņem ir. Šeit ir divas skrūvītes, sešanieces. Jā, es nezinu, to laikam galva 10 ir. Šī te jāatskrūvē. Jānoņem, protams, ka jāizlaiž antifrīzes ārā ir. Un tādā veidā mums būs jau piekļuve izplūdes, izplūdes, bet ieplūdes kolektoriem. Un, kad mums ir piekļuve ieplūdes kolektoriem, tad attiecīgi sākam ņemt nost visus šos te štepseļus. Ja jums ir problēmas atcerēties, vajag atzīmēt štepseļus ar papīra šito te līmlentu, ko var uzlīmēt un uzrakstīt, ko katra štepsels, kur iet, bet principā viņas diezgan grūti sajākt, jo viņi visi ir pa krāsām un arī viņi ir atslēdziņām ir. Tā kā nevajadzētu būt baigām problēmām. Jā, tad turpinam. Galvenās vēl viens fakts ir ielieciet iekšā šeit, redziet, tāda kaut kāda papīrīti, lai jums neiekrīt kaut kas iekšā ieplūdes traktā un nebūtu liels problēmas pēc tam, tad, kad startēsiet mašīnu. Tā, varētu teikt, ka esam atbrīvojuši pieeju kreisajai pusei, kreisajam vārstu vākam. Sāksim ar šo te vārstu vāku. Tātad būs jāatskrūvē visas degvielas augstspiediena līnijas, šīs te 3, jā. Tad mums, kas mums vēl būs jāizdara, sprauslu atplūde, jāatvieno. Un būs vēl jāatvieno augstspiediena reika. Šeit apakšā redzams, varbūt ir uz 2 skrūvītēm. Nekas sarežģīts, tātad parādīšu jums vienu lietu, ko vajadzētu izdarīt pirms šī te darba, sapūst ar vienu līdzekli šīs sprauslas. Tātad izmantojam šādu te līdzekli, sprauslām aptuveni pusstundu pirms ņemam ārā, sapūšam iekšā. Sprauslu sēžās, ja šādu te līdzekli, diezgan viņš padārgs ir, 20 eiro maksā, bet viņš ļoti labi palīdz jums, ja ir gadījumā tā sprausla vai arī kvēlsvece, teiksim tā, iekoksēsies, tad šis te līdzeklis ir ļoti labs, ja, Liquid Moly, šeit ir, ja, detaļas numurs 3379, ļoti labs līdzeklis, iesaku. Tā, sprauslas esmu sekmīgi dabūjis ārā, viss kārtībā ar to, vismaz kreisajā pusē. Pašas sprauslas izskatās, ka kāds viņas smērējis ir ar varas smēri izskatās, jā. Tas izskatās, ka vismaz daļēji ir palīdzējis. Tā kā, jā, tas ir labi, ka vismaz tā sprauslas ir ārā kreisajā pusē, un tagad mēģināsim ņemt nost šo te vāku, kreisās puses ieplūdes kolektoru vāku, un skatīsimies, kā viņi te dabūt nost tagad. Tā, lai noņemtu nost šo te kolektoru, nācās noņemt nost priekšējo vāku. Noņemot vāku, secināju vienu lietu. Kāds cilvēks ir ņēmis ārā skrūves un aplauzis šīs skrūves šķīvim. Tas varbūt nav nekas traks, es uzsūtīšu jaunu detaļu, bet nu fakts kā tāds, jā, cilvēks ir ņēmis nost, laikam, cik es saprotu, eļas sūkni, un vai šķīvaku vai ko tādu, un nolauzis skrūves demferim, jā, tā kā tas principā ir diezgan sūdīgi. Bet to mēs novērsīsim, varbūt ne tagad, bet kad es mainīšu siksnu, vispār siksna izskatās diezgan labā stāvoklī, nesen mainīta, jā. Cik es redzu, Daiko firma, bet, nu, es viņu mainīšu tāpat kaut kādā brīdī, jo man nav uzticības.
tam, ko kāds cits ir darījis, tāpēc, jā, mainīšu arī siksnu kādā brīdī, un tad arī novērsīšu šo te problēmu, kas ir ar šo te flanci, jā. Tad tālūk, jā. Noņēmam vāku, un mums parādās piekļuve šīm te 1, 2 un laikam 3 skrūvēm, kas ir aiz vāka. Jā, tā kā, ja gribat noņemt kolektoru, ieņem nost arī vāks. Nu, tad tālūk, ieplūdes kolektors ir nosts, kā redzams. Virsmas es jau mazlietiņu patīrīju ar lupatiņu un 2000 smilšu papīru. Kāpēc es ņēmu nost vispār ieplūdes kolektoru? Es ņēmu viņu nost, tāpēc, kā man veidojās eļļas noplūde šajā te stūrī, un tas tieši tecēja virsū uz turbīnu, un tāpēc, apstājoties pie luksofora, veidojās tāda smaka salonā. Jā, šī puse būs tūlīt gatava, es tā domāju, galvenais liekot kopā šīs te vietiņas stūrīšas, jā, šeit, un otrā pusē šeit, un tur apakšā. Nedaudz silikona pikucīti, jo šajā te vietā ir vāciņš, kas piespiež šo te pirmkārt ceļņiku, otrkārt šo te sadalas vārpstu. Un, ja jūs neieliksiet silikonā pikucīti pa šo te mazo šķirbiņu, jā, gar malu, vienkārši sūksies ārā eļļa, jā, pa šo te. Tāpēc šajās te vietās vienmēr ieliekam silikona pikucīti, lai neveidotos noplūdes nākotnē, jā. Tur arī varbūt pietuvināšu jums, jā, šajās te vietās augšā un apakšā. Jā, uzliekam silikonu pikucīti un viss būs labi. Tā kā tā, jā, gaidām viss iet labi, nekādas problēmas nav. Tālāk tad ķersimies otrai pusē klāt un skatīsimies jau tālāk. Ņemsim nost filtra māju un ķersimies klāt pie kvēlsvecēm. Tad tālāk ņemam ārā šo te kartera ventilāciju, viņa atrodas pa vidu starp galvām. Viņu diezgan pagrūti izņemt ir ārā, jo vietas tur ir ļoti maz, bet tas ir izdarāms. Šo te mēs izņemam ārā tādēļ, lai būtu piekļuve šīm te degvielas līnijai. Tā. Vienu kritisko darbu esam izdarījuši, esam izvilkuši visas sprauslas ārā, nekādas problēmas nebija. Šis te šķidrums mums ļoti palīdzēja, antikoksēšanās, jā, šīs likvidu molī. Tad, kur ir otrs kritiskais darbs, 6 kvēlsveces. Problēma ir tādas, ka viņas mēdz šādi tad iekoksēties, un viņas ļoti viegli lūst nost, jo galviņa ir tikai 8. Tāpēc šīs te arī sapūšam, jā, šīs te kvēlsveces ar šo te šķidrumu, ko es jums rādīju. Pagaidam 30 minūtes un tad ieregulējam, ir ņūtona atslēga uz 20 ņūtoniem. Šīm te kvēlsvecēm, teiksim tā, spēks ir kāda viņas skrūvē ārā, nedrīkst pārsniegt 20 ņūtons. Ja jums pārsniedzat spēku 20 ņūtons, jums ir ļoti liela iespējamība viņas nolaust. Tā kā jā, ja jums ir vairāk pa 20 ņūtoniem, jums ir problēmas. Jā, tūlīt iestatīšu savu dinamometrisko atslēgu un paskatīsimies, kā man ies. Tātad dinamometriskā atslēga iestatīta uz 20 ņūtoniem, ja notiek klikšķis un kvēlsvece vēl nav atskrūvēta, jums ir problēmas. Labi, nu tad mēģināšu taisīt vaļā visas kvēlsveces. Labajā pusē visas kvēlsveces izdevās izskrūvēt. Vienīgais, kas mani nedaudz baida, ir tas, ka vidējai kvēlsvecei varbūt var redzēt, nevar īsti redzēt, bet vidējā kvēlsvecei ir remonta ieliktnes, ko tas nozīmē, ka pirms tam
kāds ir šo te kvēlsveci visticamākais nolauzis, un tur ir ielikts vītnes remkomplekts. Paskatīšos, ja es varēšu šo te kvēlsveci pievilkt vajadzīgajam spēkam, es neko nedarīšu. Ja nē, tad attiecīgi man vajadzēs veikt vītnes remontu. Jā, tad likšu iekšā šādas te Bosch kvēlsveces. Šeit redzēt, numurs ir viņas. Kvēlsvecies pielikšu ar 8 ņūtoniem, ne stiprāk, un visas kvēlsveces es sasmērēšu ar silikona, atvainojos, ne silikonu, bet ar keramisko smēri, ir tāda speciāla parādīšu jums. Tad, liekot iekšā kvēlsveces, es izmantoju šādu te keramisko smēri, Liquid Moly, tieši priekš kvēlsvecēm un injektoriem, lai viņas neiesēžās iekšā atkal pa jaunu. Re, kur ir detaļas numurs 3381. Šī te arī ir ļoti laba smēre. Tūbiņa maksā ap 15 eiro viena šāda te. Viņā ir 20 grami. Principā pilnībā pietiek priekš viena remonta gan kvēlsvecēm, gan injektoriem. Tā kā iesaku. Tad, jā, sasmērēta kvēlsvece izskatās apmēram šādi. Tā, fokusējies. Nu, jā, aptuveni šādi. Jā, liekam iekšā un 8 ņūtonmetri. Tad šādi te izskatās uzstādītās jaunās kvēlsveces 8 ņūtoni. Tad šo te vidējo kvēlsveci es pavērošu nākotnē, ja gadījumā viņai sāks pūst garām, tad jāliek jauns vītnes remkomplekts. Īsti man jau nepatīk, bet nu it kā pievilkās un it kā viss kārtībā ir. Tad tālāk, jā, tad ņemam tagad nost šo te ieplūdes kolektoru, attiecīgi atskrojam šo te degvielas līniju, tur aizmugurē viens stiprinājums ir, un ņemam nost degvielas līniju, šo te līniju ar visu kronšteinu, un tad jau mēģinam noņemt nost pašu kolektoru. Lai dabūtu labāku piekļuvi šim te kolektoram, nācās atvienot divus apakšējos štepseļus, kas nāk pie pneimas vadības bloku un dzinējas vadības bloku. Tad lūk, šeit ir viens un šeit apakšā ir otrs, jā, žgutas gabals. Es viņus atvienoju, vienkārši pabiedīju sāņus, lai būtu labāk piekļuvi šim te kolektoru skrūvēm. Tā. Kolektors arī nost labajā pusē. Jā, te kāds māsters bijis ar silikonu un nosmērēja visu blīvi. Es te nocīnījos kaut kādu stundu, pusotru. Jā, lūdzu, nedariet tā, nesmērējiet silikonu uz šīs te blīves, nav vajadzības. Lūk, kur šī te blīve. Redziet, viņi visi silikonā. Tā nav jādara, šīm te gumijas blīvēm nav paredzēts silikons, pēc tam ir ļoti grūti šo te silikonu notīrīt no šīs te virsmas, jā, jo tas viss silikons var sakrist iekšā motorā un tad slikti var notikties. Tā kā jā, lūdzu, nedariet tā un nelieciet silikonu tur, kur nevajag silikonu likt. Jā, kas saistīts ar šīm te kvēlsvecēm, kreisajā pusē es baigi mocos ar viņam, šo te vienu vidējo es samēnīju, viņi iznāca ārā. Bet abas galējās šīs te, es jau te ņemos kādu stundu, viņam šurpu turpu mēģinu viņas, bet baigi viņas negrib nākt ārā. Ja nebūs baigie varianti, es viņus atstāšu iekšā, jo, ja gadījumā es viņus nolaužu, tad tas var beigties slikti. Labāk es izvēlos variantu, tad vismaz, kad viņas paliek iekšā, bet viņas tur ir. Nevis, ka es viņus ņemu un nolaužu tagad, un tad man sākās jautrībā un var aiziet līdz pat tam, kad nepieciešams ņemt nost galvu, un, lai galvu noņemtu, nepieciešams ņemt nost kuzavu. Šitam te skaistajam automobīlim, tā kā to nu galīgi es negribu darīt.
Es bišķiņu vēl te pacīnīšos ar tām kvalsacēm, jā, bet, nu, ja šīs divas neiznāks, tad es viņas atstāšu iekšā. Nu, neko darīt, jā, nāksies braukt ar 4 jaunām kvalsacēm. Pilnīgi visās vietās, jā, bijis hermetologs, jā, man, ja saku godīgi, man riebjās šitie te cilvēki, kas tos te hermētiķus te krāmē virsū, jā, vispār vietās, kur nav vajadzības. Te ir gumijas gredzens, priekš kam jūs te krāmējat virsū hermētiķi kaut kādas nesaprotu, jūs man varat paskaidrot. Vienkārši tas ir kaut kāda, es nezinu, cūcība pilnīgākā, jā, šitas te antifrīz troņiks, viņam nāk gumijas gredzenu visur. Te nav vajadzības nekādam hermētiķim. Taču nopērciet jaunus gumijas gradzenus par 3 eiro gabalā. Priekš kam tur krāmēt hermētiķu virsū? Jā, pilnīgs bezsakars. Nu, un tad attiecīgi esam tikuši klāt eļas dzēsētājiem starp galvām. Mēģināšu ņemt viņu nost un skatīties un mainīt blīvi. Jāapsās, kas tur viņi notiek, vai tur nevajag izmazgāt to V-veida bloku, to vidu. Tā kā jā. Blīvi samainīsim un tad jau pamazām sāksim jau visu likt kopā apakaļ. Dzēsētājs ir ārā un tad iekšā, jā, tur pats labums ir šmuce, šņaga, zaraza, jā, izskatās jauki. To mēs visu iztīrīsim ārā, jauna blīvīte un tad jau pamazām sāksim lipināt visu apakaļ. Tad nu tā, esam principā izdarījuši 50% no visa darba, vēl joprojām cīnos ar šīm te kvalsacēm, nezinu, redzēs, kā man ies. Bet, nu jā, pamēģināšu sākumā izcīnīties tām kvalsacēm, un ja nē, tad sākšu likt apakaļ vispamazam. Dzēsētājs ir vietā, viss skrūvas pilka 11 newtonmetriem, neatradu speciālo pievilkšanās spēku, bet ņemot vērā, ka tās ir sešnieces, tad vienkārši viss skrūvīts savelk uz 11 newtoniem. Vajadzētu būt labi, manuprāt. Beigās nomocījos un tad vienu kvalsveci šo te galējo samainīju. Ņēmos ar viņu es kādas 3 stundas aptuveni. Tā kā, jā, ļoti jautri, bet beigās dabūju ārā. Tad pamazām sākam vadus kārtot, jā, satīt kopā viss šos te vadus ar šādu te auduma izolācijas lentu, jo vecā izolācija visa ir nodrupusi nost, ja, un sliktā stāvoklī. Tā kā satīsim vadus, lai ir pa smuko, nekur nekas nebaržās. Izmantoju šādu te fīču, vienkārši uz M8 uztinu lentu otrādāk. Tādā veidā es varu piekļūt, teiksim tā, sarežģītām vietām un šādā te kustībām viņu aptīt to vadu, kur man vajag. Tā kā tas foršs tāds ieteikums, jā. Ja gribat kaut kur pielīst, satīt vadus, tad vienkārši ņemiet izolācijas lenti ar urbīti, uztiniet viņu otrādāk, lai lipīgā puse uz ārā. Tad forši pēc tam var pielīst visādās vietās, kur vadus vajag noizolēt, satīt. Tā, jaunas ieplūdes kolektora blīvas, numurs šeit. Sprauslu sēžas visas 3 iztīrītas, ideālā kārtībā viss tur ir. Tā kā varam sākt, laikam, mēģināt kolektoru likt apakaļ. Tad lūk šajos stūrīšos, jā, silikona pikucītis. Otrā pusē tieši tas pats un liekam virsū kolektoru ar jauno blīvi. Kolektors vietā, visi riņķī 10 newtonmetri, jā, skrūvīts par riņķi pa perimetru 10 newtonmetri un kolektors vietā. Vaduš gūta arī vietā. Otrs kolektors arī vietā, piestiprināts, vadi visi satīti, priekšējais vāks uzlikts, rullīši uzlikti, sasmērēti. Nu ko, sākam tad likt iekšā sprauslas. Sprauslas, protams, smērējam ar šādu te smēri, ja. Šo te keramisko jaunas blīvītes un liekam iekšā.
Un tad skrūvītes ir 10 Nm pievelkam. 2. Tad šādi te skaisti izskatās sprausla sasmērēta. Un nākamreiz nebūs problēmas ar sprauslas izvilkšanu. Tā kā jā, vienmēr smērējiet, tad daudz jums tas atvieglos dzīvi nākamajā reizē, kad jums būs jāvelk ārā šī te lietiņa. Sprauslas visas savās vietās, pamazām sāku arī vadus kārtot. Viss čotka savilkās, jā. Viss savilkās tā. Tālāk, ko mēs darīsim, liksim šo te izplūdes trojņiku, jaunu trojņiku uz dzēsēšanu, jaunas blīves, eļas filtru, difuzors, redziet, vietā ir, pēc tam būs siksna, visko mufta, un tad jau būsim pabeiguši pa lielam. Nu, protams, plasmas tur un šeit. Visu štepselīšu saspraust apakaļ vietās, visu štepseļus, kad spraužu vietā, lieku silikonu, izmantoju silikonu spreju visiem štepseļiem, lai viņi neoksidējās. Šāda te lieta, jā, viennozīmīgi visiem štepseļiem. Pirmkārt, viņi vieglāk saspraužās, otrkārt, viņiem ir aizsardzība pret koroziju. Nu jā, kaut kā tā. Aizmirsu pieminēt, ka ir jaunā arī siksna, jauns parazītrullis un jauns spriegotājs. Tad šī te komplekta detaļas numurs, kur nu bija, šeit, Ina, ok, firma, jā, 100 eiro maksā tādu. Tad jā, kur šis te trojņiks ir vietā, redz, kur vecais ir. Šiem te mēdz būt problēmas, ka viņi plaisā un laiž šķidrumu, tāpēc baigi dārgi nemaksā. Tāpēc varbūt ir vārds nomainīt viņu pie reizes tā. Tad kur šeit ir oriģinālais numurs šim te trojņikam. Plasmas, jā. Jaunu silikonu caurulīti uzliku šeit, tā caurulīti bija tāda nogurus diezgan. Drošības pēc uzliku caurulīti, ja. Tad tālāk montēsim šo te plasmas gabalu. Šeit būs blīves, vienas blīves numurs, un kaut kur bija arī otrs blīves numurs, pēc tam es parādīšu, varbūt laikam mašīnā bija. Tā, kas man te ir? Jā. Tad laikam, jā, šis te, kur ir vēl, nē, šis nebija īstais, bija vēl viens cits, es neatceros, bet katrā ziņā, jā, visas blīvas jaunas ir oriģinālās, tajā ziņā viss kārtībā. Jā, ieliksim tad to plasmasu un, principā, te bišķiņu vadas piekārtosim un, principā, tad tas arī būs viss, tad es jau parādīšu gatavo produktu, kā autorūts. Un varētu teikt, ka šis te darbs būs pabeigts. Tad jā, lūk, šeit tas numurs ir, kas nāk galā, jā, gredzens. Tad jā, šis te gredzens. Tad šīs te visas blīvas jaunas, liekam virsū. Šādi te lūk izskatās tad pabeigts produkts. Visi vadi sakārtoti, kā redzams. Noplūdes nekur nekādas nav. Šis jau tiek filmēts jau pēc pāris dienām. Pabraucu ar šo te mašīnu. Bišķiņ puteklītes te ir no zemes ceļiem. Bet jā, viss pārbaudīts. Nekur nekas netek, viss kārtībā. Tā kā jā, varam uzskatīt šo te darbu par sekmīgi pabeigtu. Labi. Pīsiņš. Tiekamies nākamajās sērijās.